Ja iepriekšējā reizē mēs runājām par laimes un nelaimes šūpolēm, par to, kā mēs šūpojamies uz laimi, kā mēs šūpojamies uz nelaimi, kā izkāpt laimīgajā pusē un tur palikt, tad šoreiz parunāsim par to, kā būt laimīgajā pusē. Kas gan tur notiek? Laimīgajā pusē draud nopietna laime, un tā ietver sevi mīlestību, pārticību, bagātību. Tur ir interesanti, tur ir seks un daudz kas cits, kas nav izdzīvošanas režīmā. Kā gan tur noturēties un kas tur notiek? Ir divas lietas laimīgajā pusē, kas ir zināmas un skaidras. Viena lieta ir tas, ka pasaule pret mums ir labvēlīga. Otra lieta ir tā, ka es sevi mīlu. Iedomājieties, jūs satiekat dvēseles draugu. Kurš jūs mīl vai kura jūs mīl? Bet dvēseles draugs, soulmates, ir no Mozambikas. Un viņš vai viņa saka, brauc man līdzi, mēs būsim laimīgi Mozambikā. Bet jums ir māmiņa, jums ir bizness, jums ir māja. Un tagad ir jautājums, vai tu esi gatavs atstāt māmiņu, biznesu, māju un doties līdz dvēseles draugam uz Mozambiku? Vai arī tu atstāsi visu kā ir un palaidīsi dvēseles draugu uz Mozambiku vienu? Atbilde. Laimīgajā pusē, lai tur noturētos, mums ir jāpierod pie savas drosmes. Tev ir jādzīvo bīstami, tevi var ievainot. Skatītājs jautā, kāpēc ir jāpiedzīvo mīlestības sāpes, kāpēc mīlestībā ir jācieš? Tad lūk, tad, kad tu mīli, tu kļūsti nozīmīgs. Cilvēks, kurš nav iepazinis mīlestību, ir kā sastāvējies ūdens. Viņš smird, dzīve ir mirusi. Bet mīlot, ir jāpiedzīvo sāpes, jo mīlestība prasa transformāciju. Ir jānomaina vecais ar jauno, un tas ir sāpīgi. Un tu nezini, kas būs, jo ir tikai nezināmais. Tā nav komforta zona. Cilvēks, kurš nav iepazinis mīlestību, dzīvo savā narcisisma apaugā. Tā ir maza pasaulīte, kur ir tikai viņš, un cik gan tu sevi var iepazīt, ja tev pat nav spoguļa. Un spogulis ir tas cilvēks, kuru tu mīli. Un vēl, ja šis attēls, kur tu ieraugi savā spogulī, tev nepatīk, tas rada trauksmi, bet aizejot no spoguļa, tu skaistāks nekļūsi. Un tajā brīdī, kad tu gribi piedzīvot augstāko mīlestību, tev ir jādzīvo bīstami, tev ir jākļūst ievainojamam, tev ir jānomet savas bruņas, tev ir jāizslēdz savs aprēķinātājs un jāsāk dzīvot. Tev ir jāpieņem izaicinājums. Un es tevi izaicinu, nāc ārā no savas šaurās pasaules, nāc zem debesīm un iegrimsti mīlestībā. Šoreiz labas ziņas no Mozambikas. Mozambikā, Vilemkulas pilsētā, kas atrodas Inhembanes provincē, ir norisinājies izlaidums. Izlaisti ir 169 studenti, kuri studēja augstskolā.
lauku attīstības augstskolā. Mozambikas laukiem tagad būs jauni inženieri, jauni lauku plānotāji un ekonomisti. Mozambikai ir vajadzīga lauku attīstība, lai arī 169 studenti ir piliens okeānā, tomēr tas ir piliens okeānā. Un mums ir iespēja priecāties kopā ar Mozambikas tautu. To arī daram. Daudzas mācības un prakses uzsver nevardarbības principu. Un mums liekas, ir taču viss kārtībā. Mēs nevienam īpaši pāri nedaram, mums patīk sunīši un kaķīši, nepatīk, ka zvērus moca, gatavo kažokādas no viņiem, izmanto cirkā cilvēku iepriecināšanai. Tas mums nepatīk, bet bieži vien mēs aizmirstam par kādu citu dzīvu būtni paši par sevi. Ievērosim izstieptās rokas principu. Neļausim darīt sev pāri, neļausim mūsu iekšējā pasaulē, mūsu telpā ienākt varmākam. Cienīsim sevi un citus. Lai jums veicas! Nu ko, sūkājiet ledu. Ir vasara. Viss strauji mainās. Izklaides, saule, ūdens, vējš, alkohols. Nauda. Tā birst caur pirkstiem kā rīsi kāzu viesu rokās. Tāpēc vēlreiz saku, sūkājiet ledu. Vai arī tusējiet tā, ka nogurums pārņem un kādu brīdi nelaiž vaļā. Ledus sūkāšana un nogurums ir brīnišķīgi līdzekļi, lai kaut uz mirkli iegūtu nelielu atslodzi. Tādu stabilitātes periodu, kurā brīvi un nepiespiest pa galvu plūst domas, un prātā var iešauties kāda vērtīga ideja. Tā pavisam drīz var noderēt. Starp citu, ja jums jau ir kāda doma vai ideja, ar kuru vēlaties padalīties, vai arī jums ir kāda alternatīva ledus sūkāšanai, droši par to uzrakstiet. Tepat lejā mūsu raidījuma mājaslapā, Facebookā, komentāru sadaļā. Tad mums visiem būs labi, būs tā.